Attīstīt radošu domāšanu, paaugstināt prāta spējas – viens no galvenajiem skolotāju uzdevumiem. Lai sasniegtu rezultātus, arī pašam skolotājam jāpilnveidojas. Metodiskajā dienā, kas notika 26. aprīlī, mūsu skolotāji guva ieskatu mentālās aritmētikas programmā Amakits. Šai metodei ir vairāk kā 2000 gadu, un tā tiek veiksmīgi praktizēta 56 pasaules valstīs. Tā ir metode, kas izmanto aritmētisku rēķināšanu uz skaitīkļiem, abakus. Nodarbību attīstības rezultātā bērniem izveidojas spēja koncentrēt uzmanību, iztēle un tēlēnu domāšana, cītīgums, fotogrāfiska atmiņa, spēja ātri pieņemt lēmumus un radoša domāšana. Kā rezultātā skolēnim ir panākumi mācībās. Labi mācīties var visi bērni. Ieskatu šajā metodē un paraugnodarbību novadīja Rīgas Amakits centra vadītāji.